Čau visiem! Jūs noteikti ar nepacietību gaidījāt, ka jūs atkal varēsiet pakustēties mazliet. Vieni svētki jau ir pagājuši, un noteikti tā kā jūs jogojat cītie, jūs sportojat, tad Ziemassvētku vecs noteikti atnes jums paklājiņus, tādus jaunus foršus, tā kā es ceru, ka jūs jau viņus esat izrunājuši un esat pilnā gatavībā ar manīm turpināt jogot. Jā, šīs dienas tēma vairāk ir kājas, dībens, skaists, jā, mazliet arī vēderpresi, nu ne mazliet, bet diezgan. Tā kā varbūt šī tēma no vienas puses ir aktuālāka dāmām, taču puiši noteikti arī var vingrot līdzi, jogot, jo tāpat vēderpresi, es domāju, ka arī jums ir diezgan aktuāla tēma. Ja? Ok, iekārtosimies uzreiz ar plati kājām, ja, iekārtosimies un sāksim mazliet ar iesildošu kustību. Ja pārnesīsim svaru no vienas uz otru pusi un arī rotēsim ar ķermeņa augšdaļu, ja, un ar izelpu. Ja, un izpildīsim apmēram 12-16 reizes ar izelpu. Ja, mēģinām muguru noturēt taisnu. Ja, vēl kādas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un paliksim uz vienu pusi. Mēģinam atbalstīties ar rokām. Ja varam, balsta kāja atstājam grīdā, otra pēda pagriezt pret griestiem. Ja, un jūtam, kā pastiepjās kājas. Ja šo balsta pētu nevaram atstāt pilnu, nekas, ka pacelt uz pirksgalu. Un ar roku palīdzību pārnesam svaru uz otru pusi. Ja, un atkal noturam pastiepjam. Ja, rokas grīdā nav obligāti turēt, jūs varat turēt arī, ja, šādi priekšā. Ja, bet varam arī visā palīdzēt. Un atkal vēl, ja, pastiepjās viena kāja. Noturam visu laiku elpojam arī. Un otrā. Jā. Ļoti labi. Un pārnesam atkal svaru un griežamies paklājam pret paklāju un izpildinam klasisko pozīcijas. Un ar nolaistu galvu, pamiņājamies. Ja, šeit varam abus ceļus saliekt. Tās tas kalvu pastiept atpakaļ. Ja, un ar izelpu mēģinam dabūt taisnas kājas. Ja, vairākas reizes. Ja krūškurs tāpat neatkarīgi no kājām visu laiku krīt uz leju. Ielpa un ar izelpu. Ļoti labi, kreisā pēda balstā. Ievēzēsim labo kāju un liekam blakus labai plaukstai. Ja? Un nofiksējam kustību. Noturam tikai šādu pozīciju. Aizmugurējo papēdi stāvjam atpakaļ. Ja? Un pildīsim tagad dinamisku kustību. Būs suns ar nolaistu galvu un turpināsim tāpat ar otru kāju. Ja? Un ar izelpu uz priekšu. Un atkal nofiksējam kustību. Rokas stingri balstā. Un liekam atpakaļ. Ja? Un atkal turpinam ar labo. Nofiksējam. Noteikti pilna elpa. Atpakaļ un atkal uz priekšu. Un nofiksējam. Un vēlreiz tieši tāpat uz priekšu. Ja mēģinam dabūt pēdu ar plaukstām vienā līnijā. Ja, un atpakaļ. Un otru. Ja. Un atpakaļ. Turpināsim jau ar nākošo pozīciju pēda. Turpat aizmugurējo pēdu liekam balstā. Labā plauksta pat ir pie pēdas. Un varam kreiso tā kā roku ceļam augšā. Izvēršam sāni, cenšamies noturēt iespējas. Ja ķermeni tā kā taisnā līnijā. 4, 3, 2, nākam atpakaļ. Atkal suns ar nolaistu galvu. Ja, un tāpat ar otru. Liekam pēdu. Aizmugurējā pēda iet balstā. Un labo roku varam viļā. Ja ir grūti roku līdz grīdai dabūt, jūs varat turēt arī šeit. Ja, uz augšu stilbi mierīgi. Turam 4, 3, 2, nākam atpakaļ lejā. Atkal suns ar nolaistu galvu.
Jā, vēlreiz. Labo kāju liekam. Jā, un turpināsim ar nākošo pozīciju. Aizmugurējā pēda iet balstā. Labo plaukstu sakārtojam zem kājas. Ja būs mazliet spēka vingrinājums, ar kreiso roku mēģinām noturēt savu labo kāju. Turamies pie potītes. 4, 3, 2, pēda nāk vietā, roka nāk atpakaļ un ir nolaista galva. Jā. Ar otru iekārtojamies. Aizmugurējā pēda balstā. Kreisā roka zem. Jā, pārnesam svaru un mēģinam sevi noturēt. Un elpojam noteikti 4, 3, 2, liekam grīdā, ejam uzpakaļ. Jā, un vēlreiz labā pēda blakus, aizmugurējā pēda grīdā. Un tagad mēģināsim kreiso roku likt aiz muguras, labo zem kājas, sadot plaukstus kopā un pavilkt sevi ārā un mēģinam ķermeni dabūt vienā līnijā, tā kā kāja, mugura, ja pastumjam muguru atpakaļ. Skats pār kreisiem plecam. 4, 3, 2, atbrīvojamies, labā kāja iet atpakaļ. Un turpinam ar otru. Aizmugurējā pēda grīdā, labā roka aiz muguras, kreisā zem kājas un mēģinam sevi pavilkt ārā. Skats pār labajam plecam. Turam. Noteikti var gadīties, ka uz vienu pusi ir vieglāk saķert, apķert kāju ar otru grūtā. Tas ir normāli. 4, 3, 2, atbrīvojamies. Jā, tā kā suns ar nolaistu galvu. Mazliet pamīņājamies. Jā, un ielpā. Pastiepjamies uz pirksgaliem, izapļojam muguras, ar izelpu laidamies lejā, hops, jā, un ielpa augšā, un pirksgala grīdā izelpa. Jā, un vēlreiz ar ielpu uz augšu, izapļojam muguru, balsts, ar izelpu četuranga, un ielpa augšā, un izelpa. Jā, labi atbrīvojam ceļus grīdā. Un iekārtosimies vardas pozā. Tātad kājas liekam plati. Noteikti pagriežoties uz paklāju gariniski, lai ceļi nespiežās grīdā. Pirksgali ir izvērsti, kājas noturam 90 grādu leņķī. Ja, un celis ir vienā līnijā ar gurniem. Atbrīvojamies rokām grīdā. Ir ļoti labi, ja jūs varat pēc iespējas zemāk atbrīvoties. Rokas varat likt arī pavisam lejā, atbrīvot vaigu uz rokām, pieri uz rokām. Ja varam krūškurus iet līdz grīdai. Ja tā kā paskatieties, kādu variantu jūs varat noturēt un kādu minūti, pusotru vismaz, papildinot to ar garām elpām, ar diafragmas elpu. Jā, lai jūs jūtat, ka jums reāli stiepjās kājas. Ja kāja iekšpus augšstobiem. Kā šajā brīdī nedomājam par to, ko mēs ēdīsim jau nākošajos svētkos, ja, bet domājam par elpošanu. Ja tas ir tāds ļoti, ļoti labs prāta treniņš, ja, tā kā par to, kad jūs neļaujat savām domām lidināties nezinu kur, tāda prāta kontrole, darbs ar savu prātu. Prāts jau viņš jau dara, ko grib pa lielam. Ja mēs vispār viņu nekontrolējam, domā par ko grib. Bet vismaz brīdī, kad jūs stiepties, kad jūs jogojat, piekļuvi kārtā domājat par elpu, par diafragmu un tādām jogas lietām. Ja? Ja izturam, vēl nedaudz, vēl 4, vēl 3, 2, un mierīgi nākam augšā, ja, savirzam kājas kopā un iekārtosimies uz viena sāna. Liekam roku zem galvas, šobrīd apakšējo kāju var turēt saliekt, jo mēs dinamiski pavēzēsim kreiso kāju. Ar pirksgalu, ar izelpu, augšā kustība, atšauta pēda lejā, ja, ar ielpu, ar izelpu uz augšu.
ar izelpu. Un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un otram kāju augšā. Apakšējo kāju darīt iztaisnojumu, ar kreiso roku saķeram kreiso īkšķi. Tātad varat izmantot arī jostu, kā vienmēr, ja ir grūti tikt līdz pirksgalam, josta ir jūsu draugs. Jā, apķerat jostu ar pēdas mīkstumu un ar izelpu vēlkam klāt. Tātad 2 varianti. Ja jūs jūtat, ka taisna kāja ir viegli noturama, ja, tad ielpā jūs mazliet palaižat kāju atpakaļ un ar izelpu maksimāli vēlkam sev klāt. Ja kāju grūti iztaisnot, tad ielpā saliecam, ja kāju saliecam kāju celī un izelpā mēģināt vienkārši taisnot. Tā kā katram savu versiju, cik jūs varat to stiepjošo kustību uz izelpu izpildīt, tik jūs izpildat, ja? Jā, mazliet tādu brīvot, arī izelpu pastiepjam. Tātad izpildam kopīgi ielpu un uz 10 sekundēm ar savu nelielu spēku palīdzību vēlkam kājas vēl klāt. Vēl 6, 5, 4, 3, 2, un man brīvājies. Ļoti labi, samainīsim otru kāju. Es pārkārtošos šādi. Jāuzpā kājām. Atkal roka zem galvas. Apakšējo kāju šobrīd turam saliektu un izkustināsim augšējo. Arī izelpu pirksgals nostiedz, arī ielpu lejā pēdā atšāp. Un sāk. Arī izelpu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10 kāja paliek augšā. Saķeram ar pirkstiem, īkšķi, apakšējo kāju iztaisnojam. Ja jums ir grūti turēt īkšķi, jūs varat arī saķert tādu pilnībā. Un ar izelpu sākam tādu vai nu ielpā saliekts celis. Ar izelpu iztaisnojam kāju, vai nu ielpā mazliet atbrīvot kāju atpakaļ un ar izelpu taisnu kāju vēlkam sev klāt. Viens no 2 variantiem droši izmantot vai no ar jostu. Un pastiepam elpam ar izelpu. Varam saliekt. Un ar izelpu atceramies, ja izelpa ir 2 reizes garāka, tāpēc stiepjoša kustība ir 2 reizes ilgāka. Jā, un kopīgi ielpa un turam 10 sekundes. Ja vēlkam sev klāt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un mierīgi atbrīvojam kāju. Ļoti labi. Turpināsim mēs ar vēderpresi, kā jau solīju. Tātad iekārtojamies guļus uz paklājumu. Jā. Pildīsim klasisko ritentiņu. Jā. Pretējais elkonis pret pretējo celi. Mēģināsim izpildīt 2 reizes pa 30. Jā. Tie, kas var bez pauzes, pildam bez pauzes, protams. Tā taču ir labāk. Jā. Iekārtojamies izējas pozīcijā. Vēders ir ievilkts, stingrs, tā, lai mugura neatraujās no grīdas. Jā. Un ar izelpu taisnējam kāju, jā, un rotējam ar ķermeņa augšu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 30. Jā, pievelkam ceļus pie krūtīm. Ja vajag mazliet atpūt no muguru, varam neņemt pauzi, bet jūs šobrīd varat visu laiku turpināt to kustību. Jā, aiziet otrs piegājiens. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pēdējās 10. Aiziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ļoti labi. Pielākam ceļus pie krūtīm. Ja jums prasās izstiet presi, jūs varat arī apgulties, iztaisnot rokas, pastiept kājas pretēji. Jā. Un turpināsim ar vēl vienu vēdru preses vingrinājumu. Liekam rokas zem gurniem, jā, apakš dēlmus, arī ne tikai plaukstas zem dibena. Tātad viens variants, ka jūs turat ķermeņa augšdaļu atceltu, ja jūs varat arī galvu atbrīvot grīdā. Ja, nu skatieties, bet atkal tas ir tāpēc, lai neizliektos muguru. Ja? Pirksgali ir izvērsti un maza kustība ar pēdām. Ja? Un kustību laižam līdz augšai un noturot vēdru, laižam lejā. Ja, cik varam tuvāk grīdai. Arī zelpu uz augšu. Ja jūtam, ka pārāk liels saspringzinājums ir sprandā, droši laižat grīdā. Bet ar norunu jūs muguru neatrājat no grīdas. Arī zelpu. Laižam lejā un augšā. Jā. Vēl 2 reizes šādi. Laižam lejā un augšā. Un vēl viena kustība. Augšā. Un lejā. Super, atbrīvojamies, atkal pielākam ceļus pie krūtīm. Un bišķiņi varam pašopoties no vienas puses uz otru pusi. Atbrīvojas mugurā. Ļoti labi. Turpināsim nedaudz vēl ar dupšiem, ar kājām. Tātad kreisā pēda balstā, izejas pozīcija ir kā plecu tiltiņam, ja? Bet strādāsim ar vienu kāju kreisā pēda balstā, labo kāju ceļam augšā, ja? Un stumsim gurnus uz augšu, ar izelpu. Ja? Un mēģinam nenomest atpakaļ muguru grīdā, akcentējam kustību uz augšu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vēl 6. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Atbrīvojamies grīdā, tāpat labā pēda aiz kreisā ceļgala un savērpjamies mēs pa kreisi. Varam rokas iztaisnot uz sāniem, ja, un skatāmies paši pa labi, ja, tā kā pretēji. Un nomierinam elpu, atpūšamies. Ja šīs savērpjošās kustības jūs varat arī mazliet ilgāk paturēt. Ok, un lēnām nākam atpakaļ. Tāpatās ar otru. Labā pēda balstā, kreisā kāja skatās griestos, un arī zelpu ceļam sev uz augšu kustību. Un 2, 3, 4, 5, 6, 7, turamies, 8, 9, 10, vēl 6, 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Atbrīvojam muguras, aizāķējam potīti un savērpamies ar kājām pa labi un skatāmies pa kreisi. Mēs cenšamies sākumā ceļus dabūt tuvāk grīdai un pēc tam plecu, cik varam atpakaļ. Acis noteikti var turēt ciet. Atkal domājam par kustību, domājam par elpu. Jo vairāk domāsiet par elpu, ķermenis ātrāk atbrīvosies. Ja tas viss ir ļoti saistīts. Ja? Sākumā iemācāmies kontrolēt elpu. Ja, tad jau iemācāmies kontrolēt prātu.
ne domas, prātu, ja tas viss ir savienots. Ir pie kā strādāt. Ok, lēnām nākam atpakaļ. Jā, un iekārtosimies pilnajā plecu tiltņā, nomēram plaukstas no papēžiem un ceļam gurnus augšā. Sakārtojam rokas zem sevīm, spiežam grīdā, gurnus pastāvam uz augšu. Noturam. Ja lāpstiņas pēc iespējas tuvāk sakārtojam plecus. Un, ja kāds var, tad rokas sakārtojam zem gurniem. Visi pirksti skatās uz āru. Noteikti sākumā grūti rokām, elkoņiem, plaukstām. Ja, un, ja varam, pataisnēm kājas uz priekšu. Bet prātīgi, ja, šī kustība ir diezgan intensīva. Ja balansēt mugurai. 4, 3, 2. Un lēnām pievelkam kājas atpakaļ. Izvelkam rokas ārā. Pievelkam ceļus pie krūtīm, mazliet pašropojamies no vienas puses otras puses. Noteikti, ja prasās, varat izpildīt kādu kūlenīti. Ja? Un paliekam sēdus, paliekam dupšus mazliet prom, kājas saliektu ceļos, saķeram ar rokām aiz ceļiem un ar lāpstiņām pastiepamies atpakaļ. Un saliekam mugurā. Super. Ļoti labi. Man prieks, ka jūs visu izpildījāt kopā ar mani. Tātad, šodien vairāk pastrādājām ar kājām, ar vēdera presi. Arī, ja gribas ilgāk pajogot, ņemam kādu no maniem iepriekšējiem video, liekam viņus kopā, pildam tā, lai sanāk 40 minūtes. Un, jā, lai jums ir turpinās skaisti svētki, lai nepazūd svētku sajūtas, mielojieties, priecājieties, baudat. Un tiekamies nākošo reizi.